Visā pasaulē ciena īstas lietas. Un mums ir mantojuma sargātājiem tāda īpaša harta, Rīgas harta par autentiskumu, un Aizputē ārkārt daudz autentisku lietu. Sākot ar pilsētas ainavu, ar plānojumu, ar pilsētu ielu mērogu, ar detaļām, ar mājām, materialitāti. Tas autentiskuma līmenis ir ļoti augsts, un tā ir izcila vērtība. Aizpute ir brīnišķīga no arhitektūras un vēstures mantojuma viedokļa. Daudzie arhitektūras pieminekļi un vecās ēkas, kas šeit ir saglabājušās. Vienlaikus ir saglabājies tāds viduslaiku pilsētai raksturīgais ielu tīkls, gleznains ar reljefu. Tas, kas Aizputē ir svarīgi un unikāli, tas ir šis kultūrvēturiskais mantojums, jo principā jūs jau tajā visā dzīvojat, un tā ir jūsu tā ikdiena un apkārtē esošā ainava, kas jums ir. Līdz ar to sasaistē ar to tad arī attīstās gan tā ikdienas sadzīve, gan uzņēmēja darbība, gan arī kultūra un māksla beig galā. Un tas viss ir saistīts ar kultūras mantojumu. Lielisks šis sauklis atgriezties Aizputē. Tas nav tikai atbraukt no kaut kurienes atpakaļ uz Aizputi. Atgriezties var arī jau esot šeit. Atgriezties var atpakaļ un atskatīties, kas šeit ir bijis, un to atkal uzspodrināt un celt ārā. Tas viens no mūsu virzieniem ir tiešām veicināt cilvēku atgriešanos, ja ne fiziski, tad vismaz mentāli būtu daļai no šī stāsta. Un līdz šim mums tas ir izdevies, mēs cenšamies šo procesu kustināt. Mēs redzam šodien atkal sarunās ar cilvēkiem, ka viņi vēlās līdzdarboties un būt daļa no mūsu kopienas. Vērojot to, kas notiek Aizputes vēsturiskajā centrā un tas, ko dara iedzīvotāji, varbūt pat tie, kas atbrauc tikai reiz mēnesī, dzīvot uz Aizputi 2 dienas, pēdējā pusotra gada laikā, tad rosība ir ļoti liela. Neviens mierā neliekās. Tiešām prieks vērot, ka Aizputes vēsturiskais centrs šobrīd atzimst, un vēl lielāks prieks, ka tā ir tiešām pašu iedzīvotāju privāti īpašnieku iniciatīva lielākoties. Man, godīgi, tā īpaši neuztrauc, kā būtu jāskatās ārpasaulē uz mazpilsētu mūsu. Bet es viņu redzu kā tādu milzīgu lielu spēļu laukumu ar nenormālu potenciālu, bet nevis tādu potenciālu, ko komercializēt, bet potenciālu, kur radoši izpausties, kur dzīvot, veidot visu kaut ko. Es domāju, ka katras vietas galvenais potenciāls ir cilvēki. Ir pilnīgi skaidrs, ka šobrīd šī vieta ir īpaša ar to, ka šeit ir tāda jauna cilvēku grupa dzirkstošām acīm. Aizputes renesanses biedrība, un, ja sapratu, ir vēl dažas biedrības. Un visu jūsu kopējā vēlme, kopējās ilgas ir redzēt šo pilsētu plaukstam un attīstāmies. Jā, bieži vien ir tā, ka šie jautājumi nāk dažkārt no pašvaldībām, bet šajā gadījumā ļoti jauki, ka tas nāk no iedzīvotājiem pašiem, un ka pašiem iedzīvotājiem tas rūp, tas, ko viņi redz sev apkārt, attiecīgi, kā viņi to var uzlabot un attīstīt un saglabāt galvenokārt. Mēs sapratām, mums taču ir vajadzīgs kaut kāds vienojošs elements, mums vajag viņus apvienot, mums vajag cilvēkiem radīt kaut kādu kopīgu virzienu, un mums vajag pēc iespējas vairāk iesaistīt, jo patiesībā cilvēkiem ir ne tikai sentiments, bet arī vēlme iesaistīties, tad, ja viņi skaidri redz to vīziju. Tas arī, kas mūsu savstarpējās diskusijās izkristalizējās, ka ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs visi kaut kā pagriežamies vienā virzienā un esam vienojušies, ka mēs visi skatīsimies vienā ļoti fokusētā virzienā. Lai tiešām šīs mūsu katra darbošanās tad tā kā tāda sniega bumba saveltos vienā kopīgā lielā sniega bumbā, un tad tiešām notiktu tādas superlielas lietas, un lai mēs tā kopīgi atjaunotu Aizputi. Tas ir tāds arī piemērs lielai daļai Latvijas sabiedrības, kā vietējo kopienu iesaistīt savas vidas labiekārtošanā un saglabāšanā un uzturēšanā.
Nu ir brīdis tā kā kaut kādus pirmos rezultātus redzēt, pirmos nopietnos lēmumus izdarīt, pirmās koncepcijas pieņemt. Ja tas drīz notiks, aplaudēšu abām rokām, skaļi. Atvērt durvis, atvērt visām ēkām durvis. Ir viņās ūdens, nav ūdens, ir gaisma, nav, tam nav nozīmes. Jāver durvis, ir jāielaiž, kā teikt, jauna dvēsele. Es redzu tajā tādu jaunu impulsu, jaunu iespēju. Likt vietējiem iedzīvotājiem noticēt un sadzirdēt to savu piederības sajūtu šeit, atrast lielāku, skatīties šīs vērtības, kas apkārt ir, un ar tām vairāk darboties un ar tām būt sasaistē. Es ļoti jums ieteiktu iet dziļumā, meklēt, un noteikti jūs ieraudzīsiet interesantas pēras un liecības, ar kurām jūs varēsiet lepoties ne tikai Latvijas, ne tikai Eiropas, bet pasaules līmenī. Aizsāktās aktivitātes tagad ir noteikti jāturpina un jāpārvērš tādās lielākās stratēģijās, lai arī tam, ko mēs darām ikdienā ar mazajiem darbiem, kas ir saistīti ar katras ēkas atjaunošanu, ar durvju atjaunošanu, logu atjaunošanu, būtu arī tāds lielāks ilgtermiņa efekts un rezultāts. Redzot un novērojot, kā katrs savā sētā vai savā namā rosās un darbojās ar tik ļoti lielu enerģiju, entuziasmu un aizrautību, es arī redzu, ka tas ir ļoti vērtīgi, ka šobrīd šāda kopība ir sākusies un šobrīd šāda kustība ir notiek. Šķiet, ka tie procesi ir ļoti labi iekustināti. Mēs esam sākuši eļļot, mēs esam atraduši tos īstās dzirdīgās ausis, mēs esam spējuši pārliecināt politiķus par to, ka tas ir svarīgi, mēs esam iedoši savu redzējumu. Un man liekas, ka tas ir tas galvenais. Mēs esam sagatavojuši darba lauku šobrīd. Mums ir ļoti daudz konkrētas idejas par satiksmes mierināšanu, par pils atdzīvināšanu, par perimetrālu atbūvi, par vietu skateparku bērniem, kur atkal jaunām ģimenēm, kāpēc vispār palikt aizputēt, tad ir svarīgi par tādām lietām domāt. Būs. Varbūt 3 reizes kritīsiet, bet noteikti 4. reizi piecelsieties un iesiet kalna augšā. Bet aizpūta ir pelnījusi. Ir pelnījusi šo uzmanību dēļ tā, ka ir unikāls centra plānojums, ir unikāla pilsēta ainava, ir unikāls koku mantojums.